Pirmās attiecības cilvēka dzīvē nesāks ar piedzimšanas brīdi, bet vēl agrāk. Tās veido pamatu visām dzīves pārējām attiecībām, tā skaitā attiecībām pašiem ar sevi. Raidieraksts Pirmās attiecības ir manas, Vitas Kalniņas sarunas ar dažādiem speciālistiem, arī maniem kolēģiem un dažādām reālām mammām par pirmo attiecību veidošanu ar mazu bērnu. Priecājos tevi sveikt raidierakstā Pirmās attiecības svētku laikā. Es ceru, ka tev ir tiešām tāda īsta svētku sajūta, ka var izbaudīt būšanu kopā ar saviem mīļajiem, tuvajiem, kas attiec savu ģimeni un spēj arī saglabāt tādu rāmu prātu un mierīgas emocijas, jo reizēm, protams, arī tas viss var kļūt ārkārtīgi satraucoši, ka svētkus mēs gaidām, bet citreiz gaidām, kad viņi beidzot arī paies. Es ceru, ka tev tā nav un tu tiešām novērtē to prieku un sasmelies sevī to prieku arī tālākajam laikam, tālākajiem, varbūt tādiem tumšākiem gada mēnešiem. Priecīgus svētkus, ar to es noteikti arī gribu sākt šo epizodu, un šoreiz mana saruna ar mammu Janu, kura mums uzrakstīja un pati pieteicās, ka viņa labprāt vēlētos dalīties savā pieredzē ar labu dzemdību pieredzi. Un es izbaudīju šo sarunu. Jāna bija arī ļoti pārdomājusi, ko viņa vēlas pateikt un kas ir tas viņas vēstījums. Tāpēc arī tev iedvesmai svētku laikā tāds labs dzemdību pieredzes stāsts. Lai priecīgi! Sveiks, brīnišķīgais klausītāji! Mēs tiekamies raidieraksta Pirmās attiecības kārtējā epizodē, un šodien mana viešņa ir atkal tālumā. Mēs ierakstām šo ierakstu attālināti. Ļoti žēl, ka es nevaru tev pacienāt ar kafiju šeit. Jā, bet pie manis ciemos ir mamma Jana, un viņa pati pieteicās, ka labprāt vēlētos arī pastāstīt savu stāstu, kā tas bija tapt par mammu, un visu to, ko mēs te šodien runāsim, vai ne? Sveika, Jana! Sveika, Vita! Prieks būt šeit klāt un par šo iespēju. Jā, forši, man arī prieks, ka tu pieteicies, jo man liekas, tas ir svarīgi, ka arī cilvēki sajūt sevī to impulsu, ka man ir ko teikt, es labprāt dalītos, un tad tas arī tāda forša enerģija. Es sākšu, protams, ar savu ierasto jautājumu, kur tu droši vien jau zini. Vai tu vēl atceries, par ko tu gribēji kļūt, tad, kad tu biji maza meitene? Jā, es to ļoti skaidri atceros. Es gribēju noteikti kļūt par žurnālisti, ko es arī, es atceros, kad es biju maza, izdevu žurnālu gan ģimenei, bija 2 izdevumi, gan ģimenei, gan vecvecāku mājai. Ļoti regulāri vairākus gadus izdevu žurnālu, tad es vienu izdevumu arī izdevu saviem klases biedriem, un arī vidusskolas laikā piedalījos skolas žurnāla tapšanā, tā kā tas bija tas, kas man patika. Bet es nezinu, kādu iemeslu dēļ tieši, bet man daudz kas padevās skolā. Un likās, kur labi mākslas un tā tālāk, kur vienmēr būs iespēja nopelnīt. Tā aizgāju mācīties biznesa vadību. Jā, pēc vidusskolas uzreiz aizbraucu uz ārzemēm, uz Nīderlandi studēt. Un bija iespēja aizbraukt arī uz citām valstīm apmaiņas programmās, un tā skaitā Vācijā. Un Vācijā man ļoti iepatikās, gan sabiedrība, un viss, valoda, viss man patika šeit. Un pēc studijām arī gribēju braukt uz Vāciju, bet sanāca atrast labu darbu Luksemburgā, tāpēc strādāju Luksemburgā un dzīvoju Vācijā, un tā katru dienu braukāju. Tad satiku savu partneri Vācijā, un bijām vairākus gadus kopā, līdz kļuvām par vecākiem. Un tad šobrīd pastāst arī par bērniem saviem. Jā, un šobrīd esmu pilna laika mamma. Mans darbs ir rūpēties par manām mazajām meitiņām. Vienai ir 3,5 gadi un vienai ir gandrīz 1,5 gads.
Okay. Tā kā droši vien diezgan intensīvi tev tur mājās notiek. Jā. Un cik ilgi tu vari vēl palikt mājās? Jo man liekas, ka Luksemburga vispār ir tā vieta, kur ļoti ātri jāatgriežas darbā. Jā, tas tiesa. Kad manai pirmai meitiņai bija apmēram 10 mēneši, man jau vajadzēja viņu sūtīt aprūpē. Jā, izskatījām visas iespējas un abi nolēmām, ka es pametīšu savu darbu. Tas mums ir svarīgāk, būt mammai mājās kopā ar bērniņu. Un partneris man arī ir tāds, ka viņš pilnībā to atbalstīja un arī atbalsta mani joprojām nodrošina man, paldies Dievam, iespēju būt ar maziem bērniņiem, kamēr viņi ir vēl mazi. Un cik tu ilgi tā domā, ka tu būsi ar viņiem? Jā, ko nākotnē atnesīs, tas vēl nav skaidrs. Bet 2-3 gadi vismaz, lai mazā ir, un tad lēnām var sākt arī vest uz kādu aprūpi un man arī atgriezties kaut kādā profesionālajā dzīvē, bet iespējams tas būs arī kaut kas cits, ne tas, ko es līdz šim esmu darījusi. Ok. Nu labi, tad varbūt ķeramies klāt pie tā, ko tu mums arī gribēji pastāstīt, ar ko tu gribēji padalīties, un nezinu, varbūt tad sākam no tā, kāda tad bija tā pirmā grūtniecība, un kā tur tā aprūpe varbūt viss savādāk, un gatavošanās, un mazliet tad par to, un es saprotu, ka tas viss tad Vācijā, nevis Luksemburgā. Jā. Mana pirmā grūtniecība. Jā, man tas viss bija pilnīgi jauns. Es arī īsti nezinu, kā tas Latvijā pat notiek, bet es pieļauju, ka savādāk nekā šeit. Es paliku stāvoklī un tad, protams, gāju pie ginekoloģes un pirmos mēnešus apmēram laikam reizi mēnesī ir tā apskate, un tad kaut kur grūtniecības vidū viņa man pajautā vienā vizītē, vai tu jau esi savu vecmāti dabūjusi? Un es tādu, ko? Tā kā, ko es ar to domāju? Un tā, izrādās, ka Vācijā arī paralēli ginekoloģijai ir arī vecmāte, kas tevi aprūpē, var teikt. Un ja ir kaut kādas problēmas vai vajadzīgi papildus, kaut kādi, varbūt ārpus tā, ko dara ārsts, papildus aprūpe vai vairāk emocionāli pārunāšana vai tam līdzīgi. Katrai grūtniecei ir iespēja, sev vecmāti atrast. Neobligāti vecmāti, kas būs dzemdībās, jo man tā pirmā asociācija bija. Tā tad arī tādai emocionālai aprūpei ir šī vecmāte? Jā, es pat teiktu tā, jā. Paldies Dievam, man grūtniecība bija bez nekādām komplikācijām, tāpēc man arī īpaši viņas palīdzību nevajadzēja. Bet jau tuvojoties arī dzemdībām, viņa pastāsta dažus palīglīdzekļus, kā lai ķermeni sagatavotu dzemdībām, varbūt ar tādām metodēm, ko ārste nepateiktu, no mājas aptieciņas var teikt, un vairāk uz dabīgajām zālītēm un tā. Piemēram, pastāst, šitas ir interesanti. Tā kā tējas kādas dzert vai? Jā, gan tējas, tāpat aveņu lapu tēja. Tā, un tad viena interesanta lieta, ko es domāju arī Latvijā maz zina un pielieto. Pēdējās 2 nedēļas, laikam, tas ir jau, kad jau ir tas ieteicams darīt, saucās sēžam vannā, kad tu uztaisīji aplējumu ar pļavas, kaut kādiem pļavas ziediem var speciāli pasūtīt internetā. Un uztaisīji aplējumu, un tad tu tā kā apsēdies ne tieši virsū, bet, kā uz poda, bet, tā, lai tikai tie garaiņi iet uz augšu. Tvaiki, jā. Un tas palīdz tiem audiem, tur lēsdaļā, tā kā sagatavoties, izplesties un, lai dzemdībās ir vieglāk. Tāds piemērs, jā. Aha. Un tā kā tu to darīji?
Jā, es to darīju. Mani tas uzrunāja, un es to darīju, jā. Nu, viņa ieteica arī vēl par diētu, šādas tādas lietas, bet es tā vai tā veselīgi ēdu. Man nebija raižu par to, ka es kaut ko nepareizi tur izdarīšu. Jā, Bet, respektīvi, tad es saprotu arī, ka tas vecmātes uzdevums ir tā kā jau arī sarunās gatavot dzemdībām, lai viņas noritētu vieglāk, kaut kādas jau ieteikt lietas. Jā. Arī izmeklējumus viņa var no ārsta pārņemt, ja kāda vēlas, jā. Bet, kā es saku, man bija ļoti mierīga, patīkama grūtniecība. Man pat īsti nevajadzēja viņas palīdzību. Bet, un tad arī pēc dzemdībām viņa ir tā, kas nāk pie manis uz mājām, apskatā mazulīti, arī par mani apjautājas, man šķiet šis uzdevums vēl bija pat lielāks. Tā ir tā pati vecmāte, kur tātad tu iepazinies ar viņu grūtniecības laikā, un pēcdzemdību periodā viņa nāca pie jums uz mājām, lai nočakotu, kā jums klājas, un palīdzētu to. Jā, nosver apskata mazulīti, apjautājas par mani, vai man ir kādas sūdzības, un viņa nāk tik bieži un tik ilgi, kamēr ir vajadzība, un to nodrošina visu veselības apdrošināšana. Pašai nav jāmaksā. Jā. Un tev liekas, ka pēcdzemdībās tev tas pat noderēja vairāk, ka tur tu redzēji, ka forši, ka tev ir tā vecmāte? Jā. Pirmo vannu, pieņemsim, mēs veicām kopā ar viņu, ar viņas palīdzību, jo likās, ka tas likās tā nedaudz bailīgi. Kaut kādi jautājumi par zīdīšanu arī, protams, tādas lietas. Tad es saprotu arī tāda gan praktiski tā palīdzība, gan emocionāli. Jā, tieši tā. Ok, jā. Drusku mēs pārlecām tās dzemdības, vai tu arī par tām gribi pastāstīt? Jā, tas bija mans galvenais, var teikt, punkts, jo mana motivācija, kāpēc es gribēju padalīties ar iespējams topošajām māmiņām, kam šis podcasts ir aktuāli klausīties, ir tas, ka es pati arī tik daudz negatīva vienmēr dzirdēju kaut kādas frāzes no mamām, cik tas bija briesmīgi, cik tas bija sāpīgi, es nekad to vairs negribu piedzīvot, un kā pret mani izturēs, vai tam līdzīgus tekstus, un man bija pilnīgi pretējā pieredze, un es domāju, tas ir vērtīgi arī padalīties ar pozitīvu pieredzi, iedrošināt sievietes. Tā bija mana motivācija. Un, es varu pastāstīšu nedaudz, kā es gatavojos. Jā, protams, gāju pie ginekoloģes, bija vecmāte klāt. Viņa man arī ieteica 2 ļoti labas grāmatas, ko es varu izlasīt, gatavojoties dzemdībām. Un tu to darīji? Jā. Mums arī kaut kā saskanēja ar viņu ļoti tāds domāšanas veids, un es nopirku grāmatas. Lasīju arī grāmatu par vienkārši fizioloģiski, kas notiek grūtniecībā, kas notiek dzemdībās pašās, jo man nebija nejausmas. Un vēl papildus grāmatas par to, kā mentāli vairāk sagatavoties, tādi iedrošinājuma padomi. Un, viena grāmata bija vairāk kā sevi uzņemties vairāk atbildību uz sevis un apzināties, ka tev ir ietekme tajā visā procesā. Un otra bija vairāk par elpošanu un to, kādas domas varbūt tu vari domāt. Tā kā par tehnikām arī, vairāk, kurām tu vari sev palīdzēt. Jā. Es pat ar šodienas prātu skatos atpakaļ un teiktu, var teikt, kā hipnoze, hipnozes tehnikas, kā pielietot, bet tajā brīdī es to tā neuztveru, es to vairāk, kā elpošanu. Jā, tas viss man ļoti palīdzēja. Un pienāca jau tas dzemdību laiks, un man pašai likās, ka man noteikti meitiņa piedzims daudz vēlāk pēc tā datuma. Nezinu, kāpēc, bet man tā bija likās. Un bija aptuveni 5-6 dienas jau pirms tā noliktā datuma. Es sajūtos vienā dienā ļoti tā nogurusi, un tādas kā nelielas sāpes vēderā man bija. Un es domāju,
tās noteikti viltus kontrakcijas, par tādām esmu dzirdējusi, tās noteikti tās ir, labi, vienkārši atpūtos gultā visu dienu, vakarā ļoti skaidri atceros, vēl nevarēju no ko ēst, uztaisīt neko, un partneris uztaisīja plānāts pankūkas ar melnēm ēdām abi, un es tā sēžu pie galda, un tās kontrakcijas uziet, un es domāju, vienkārši sāpes, un es tā kā apstājos, un neko nevaru izdarīt, un neko pateikt nevaru. Un domāju, man jau apnikaši tās viltus kontrakcijas, kad viņas beigsies. Tad pēc vakariņām pazvanīju šai pašai vecmātei, kura mani aprūpēja, var teikt. Un es pastāstīju viņai un teicu, ko var darīt, lai viņas beigtos varbūt. Sarunas beigās viņa noklausījās visu skaidri, ko es stāstīju un teica, izklausās jau labi. Un man tas, priekš manis tas nozīmē, viņai taču ir pieredze, viņa zina, kas kā notiek. Laikam iespējams, ka varbūt tās arī ir dzemdības. Bet, labi, sagatavojāmies vēl iet gulēt, partneris aizmiga, es nevarēju vairs aizmigt, man tās kontrakcijas palika biežākas un biežākas, bet likās vēl, varbūt kādas 15 sekundes, tā kontrakcija iet. Un tad es jau likās tik ilgi tas viss svelkās, un tad es paskatījos pulkstenī, man pulkstenīs tāds pie gultas, kur arī sekundes skaita. Un tad es tā kā uzņēmu laiku un skatos, jau tā kontrakcija bija apmēram 50 sekundes, bet man pēc sajūtām likās 15. Tā kā tas ir arī viens tāds fakts, kas man likās svarīgs. Sajūtas ir viens, bet kā īstenībā viss iet, ir, varbūt kaut kas cits. Tad es vēl... palikām mēs mājās, mēs mazliet pāgulšņāju, aizgāju uz tualeti, jo man liekas, dzemdību laikā tualete ir ļoti ērta vieta, tā kā vienkārši tur būt, Tā es mazliet pamainīju šīs vietas, un pie spēcīgām kontrakcijām man uznāca vēmiens, kas man arī bija pārsteigums, jo es nezināju, ka tā var dzemdībās būt, bet es dzemdību laikā varbūt kādas 5 reizes izvēmos, un tas bija man pašai pārsteigums, bet arī tāda lieta, kas var notikt. Un ap 2-3 naktī mēs jau taisījāmies uz klīniku, Es tev drusciņi pārtraukšu. Kā tev pašai liekas, kas tev palīdzēja tik mierīgi pavadīt šo pirmo dzemdību laiku? Jo liekas, tu biji tāda tiešām tik vien relaksēta, cik iespējams, tomēr pirmās dzemdības. Tur varēja satraukties par visu kaut ko, bet kas tev palīdzēja šādi tam pieiet? Noteikti elpošana. Es tā elpoju, un tās elpošanas laikā es iegāju tiešām tādā transā kaut kādā mērā, ka ļoti koncentrējos uz sevi, uz savu ķermeni un kaut kā riņķoju mazliet. Protams, tas viss bija sāpīgi, Tas viss bija ļoti sāpīgi. Un es domāju, ja tagad tās bija viltus, tiešām tās kontrakcijas, ko es vēl ilgi domāju, Tā es domāju, lai jau šitās ir dzemdības, jo es jau tik ilgi esmu nomocījusies. Bet tā elpošana, tu viņu bija kaut kā īpaši mācījusies, trenējusies, vai tas bija intuitīvi, vai kā tu to darīji? Īstenībā tikai viena tāda neliela tā grāmata man bija, un laikam jau intuitīvi pēc tam kaut kā... es zināju, ka ar kontrakciju tā kā ievelc to elpu, un tad ļoti lēnītēm, un tad, kad viņa iziet tā izpūt, Tu vienkārši tas, ko tu biji izlasījusi, tu tajā brīdī tā kā varēji atcerēties un pielietot. Tur ir arī aprakstīti kaut kādi treniņi, ko tu vari izmantot, arī pieņemsim, kad vēl ir grūtniecība, ja tev ir kaut kādas sāpes, pieņemsim pirkstā iegries, vai vēl citas sāpes, kaut kur sasities, un tu vari jau pielietot, tu vari jau tā kā ietrenēt tās elpošanas tehnikas, tā kā sūtīt uz to vietu, piemēram, tās domas vai no tās vietas ārā, un šādā veidā. Ok, labi. Un tad jūs braucāt uz stacionāru? Tad mēs braucām uz stacionāru, un tas bija nakts vidus, un sēžot mašīnā, katra mazākā bedrīte likās
tik sāpīga. Un atbraucām uz klīniku un... Tu dzemdēji tajā dzemdību mājā vai tieši klīnikā? Klīnikā. Es apsvēru ideju par dzemdību māju, kas ir kaut kas starp klīniku un starp mājas dzemdībām. Jā. Bet mani tieši tā konkrētā vieta kaut kā neuzrunāja, un arī tas, ka es jautāju viņām, kāda ir viņa pieredze un cik bieži vispār notiek dzemdības tur, un viņas teica kaut kādas 30 laikam dzemdības gadā, un man likās tas ļoti maz, varbūt priekš prakses. Nu, kaut kā man tā uzticība nenostiprinājās. Un šī vecmāte, kas manī tagad aprūpēja, viņa arī strādā vienu dienu nedēļā, klīnika arī pieņem dzemdības. Viņa man arī ieteica to vietu, es apskatījos internetā. Parasti Vācijā arī reizi mēnesī var aizbraukt uz dzemdību vietu, tur ir atvērtās durvis, atvērto durvju dienas un visu apskatīt. Bet tas bija Covid laiks un, diemžēl, tādas iespējas nebija. Bet, man ienāca prātā. Apmēram mēnesi pirms dzemdībām šeit ir jāizbrauc uz to vietu, kur tu gribi dzemdēt. Tas ir ieteicams, tas nav obligāti, bet tas ir ieteicams. Un piereģistrēties, iedot savu apdrošināšanas karti, izstāstīt, kā tas ir tavas vēlmes, aprunāties, tomēr arī apskatīt to vietu nedaudz, personālu iepazīt. Lai piereģistrētos uz dzemdībām, un kad tu atbrauc, tev vairs nav tas nekāda dokumentācijā jāveic nekas. Un arī tur, kad es biju tik laipni, visi likās, un man jau bija pozitīvs iespējas par to vietu. Un tad mēs atbraucam. Partneris man visu laiku bija līdzi. Mēs atbraucam. Vēl viena lieta, kas man ienāca prātā. Šī vecmāte, viņa ieteica tādu interesantu ieteikumu. Viņa teica, nesteidzieties uz dzemdību iestādi, jo mājas vidē jūs vislabāk varat relaksēties un protams, nevajag pārspīlēt. Tu jūti kaut kā to brīdi, kad tiešām jau vajag doties, bet nevajag steigties. Un tā es arī centos darīt. Atbraucām un, protams, izmeklēšana viss kā vajag. Un tad ārsts jau man piedāvāja, kas mums ir šādi un šādi, tur pretsāpju līdzekļi, un man jau tā likās, ak, Dievs, atbraucu un uzreiz gribēs iejaukties, jo mana vēlme bija pēc iespējas dabiskā. Protams, es biju arī atvērta un tā kā apzinājos, ka ir lietas varbūt, ko nevar ietekmēt, bet mana vēlme ir pēc iespējas dabiskāk. Tā bija mans tāda doma, bet es tā kā nē, un es biju tik ļoti jau tā kā nedaudz transā, un tādā ļoti koncentrējusies uz sevi un uz savu enerģiju, ka es arī lieki nerunāju, jo man liekas, tā visa enerģija, kas tajā momentā ir vajadzīga, ir tik svarīga man un tam procesam, kam es eju cauri, ka es uz visu pārējo ietaupīju, varētu tā teikt. Un arī tās runas kaut kādas, kas bija fona, kas it kā, ko es negribēju varbūt dzirdēt, vai pieņemsim partneris, kad ar aprūpes personālu kaut ko sarunājās, un es tā kā attālinājos, tā kā caur filtru laidu to, kas manā galvā ienāca. Ka uzbūvēja tādu kā aizsargu sieniņu sev un pati tādā savā tādā pasaulītē, čauliņā kaut kādā. Jā, apmēram tā. Un es biju arī iepriekš dzirdējusi par dzemdībām ūdenī, un kā sievietes ir bijušas ļoti apmierinātas pēc tam, un es domāju, varbūt es arī tā gribēšu, un šajā klīnikā bija tāda iespēja.
Un, jā, tās stundas gāja, kontrakcijas bija lēnas, likās, un lēni uz priekšu progresēja, bet, jā, šo visu laiku es domāju, ka man ir tā elpošana un tāda koncentrēšanās ļoti uz sevi man palīdzēja. Un tad ap kādiem 6 rītā es pirmo reizi iekāpu vannā. Ūdens bija tik silts, un tur bija telpa tumša, un ar tādām zvaigznītēm grieztos tādas lampiņas bija. Un es tikai gribēju mieru un klusumu un neko. Un man tas arī, paldies Dievam, tika sniegts. Man partneris visu laiku bija blakām, viņš neko neteica. Ik pa laikam atnāca vecmāte paskatīties, un es tajā vannā biju kādas 2-3 stundas. Vecmāte arī tev pārbaudīja atvērumu vai kaut ko viņa citu skatījās? Apjautājās pirmkārt vispār, un jā, pajautāja, vai kontrakcijas ir regulāras. Pirmoreiz viņa nepārbaudīja atvērumu, otro reizi, pie kā mēs nonāksim. Jā, bet man visu laiku arī bija tādi drebuļi ļoti, laikam no sāpēm man bija tādi drebuļi, un es visu laiku spiedos. Tā kā pret vannas grīdu, un nākamajā dienā es ļoti jūtu te plecos tādu saspringuma no tā, ka es visu laiku acīm redzot biju spiedusies pret zemi. Jā, tās 3 stundas pagāja, tad man ieteica... Bet tev bija visu laiku viena un tā pati vecmāte? Klīnikā, jā, paldies Dievam, jā. Tad es izkāpu no vannas, man ieteica, lai asinsritēji mazliet atpūsties un izkāpu no vannas, tad man atkal tos sirdspūkstus pārbaudīja bēbītim un atvērumu, un bija kaut kādi 6-7 centimetri, un man likās, ak, Dievs, es tik ilgi mācījusies, kā lai iztur. Un tad vecmāte vēlreiz piedāvāja, mums ir tādas metodes un tādas metodes priekš atsāpināšanas. Bet viņa arī bija tik ļoti iejūtīga, un es jau biju viņai, arī pie reģistrācijas teicu pēc iespējas dabiskāk, un tad man partneris atgādināja vēlreiz, bet tu taču gribēji dabiski, tu taču vari izturēt, un viņi abi mani tā motivēja, tu tik labi turies, un tā, un kā man iedeva tādu spēku, es izturēšu. Un tad mani vecmāte, viņa mani pamasēja man muguru ar kaut kādām eļļiņām. Man tas likās tik forši, un viņa man tā kā caur savām rokām iedeva tādu mātišķu enerģiju, man likās tajā momentā. Man likās tik forši tāda sieviešu enerģija, ka pilnīgi īstenībā vīriešiem šeit nav vietas. Jā, tas man ļoti arī palīdzēja. Un tas bija tāds tev pārsteigums, šī pieredze? Jā, man šis viss bija gandrīz vai pārsteigums. Un tad, pagāja stundas atkal tajā dzemdību zālē, un tad mēs nolēmām vēlreiz, ka es iešu vannā, un es arī ļoti gribēju, tajā jau brīdī es apzinājos, ka es tiešām gribu vannā dzemdēt, un tad es cēlos, un kaut kas notika pēkšņi, es nesapratu, es atgāzos atkal tajā dzemdību krēslā, un tā teica, ūdeņi nogāja tajā brīdī, un man liekas tāds, bet man tas likās ļoti pozitīvi, jo tā kā uz priekšu tās dzemdības, lai notiek. Labi, tad es mazliet nomierinājos, un kaut kā ļoti grūti bija, jo jau spiediens tāds uz leju, katrs solis tik mokošs. Atkal aizgāju uz vannu, un atkal pāris stundas aizgāja, varbūt no kaut kādiem 9 jau es tur atkal biju. Pāris stundas aizgāju, un es jau jūtu personās, jau kaut kādas citas varbūt sejas parādās, un tā kā arī kaut kāds spiediens likās no personāla puses, ka varbūt mums kaut ko vajag darīt, lai ātrāk uz priekšu kaut kas iet, bet es atkal to tā kaut kā atstūmu. Tu neļāvi sevi ietekmēt. Jā, jo man jau tas pēdējais gājiens uz vannu likās, Dievs, es nespēju to izskāt, man liekas, tik mokoši jau tas bija. Un laiks jau gāja, un tad mani pārbaudīja arī vannā to atvērumu un visu. Un arī sirdspūkstus varēja
uzņemt, kamēr es biju vannā, un nu jau tas viss gāja kulminācijas fāzē, var teikt, izstumšanā. Jā, jau bija ieradies ārsts, un vēl viens ārsts, kas bija tā kā pieņemts slimnīcā, bet viņš bija tikko iesācis strādāt, tāpēc bija 2, un vēl kaut kādas, vismaz 1 vai 2 vēl papildus vecmātes. Un, jā, un man jau deva, var teikt, zaļo gaismu spiest līdzi ar kontrakcijām, un kā jau filmās tas ir pieņemts, kad sievieti rāda, kā viņa tur baļauj, un tad jau bēbis ir ārā, un man likās, jā, man kaut kā arī jābļauj. Un, jā, bet tā vecmāte teica, pagaid, stop, labāk to enerģiju, ko tu izbļauj, novirzi atkal iekšā, viņam ļoti skaidras norādes deva, labāk uz to izstumšanu un to uz iekšu izmanto nekā tādā kaut kādā bļaušanā, jo tas arī izraisīja stresu, uzreiz uzlecā sirdspūksti augšā. Bebīti, un jā, es ļoti sekoju norādēm, es gribēju visu tik labi izdarīt. Un jā, ar pāris kontrakcijām jau es tad izstūmu mazo bebīti, viņa izpeldēja, un tad man viņu uzlika uz krūti, un man tajā brīdī likās, ka es esmu kā karaliene, es tādu darbu esmu izdarījusi, un man likās, ka visi aplaudē, varbūt ne, bet man tāda bija sajūta, ka visi tā kā, jā, visi svin šo lielo notikumu pēc tik ilga laika, un jā, man... Tik brīnišķīgi, man ar pilnīgi tirpiņas pārskrēja, ka tu to stāsti. Jā, es tiešām jūtos fantastiski. Un es biju jau gatava nākamo bērniņu ieņemt pēc šī notikuma. Tik ļoti es biju saviņota. Jā, pat tagad stāstot, laikam var just to... Var just, jā. Var just. To, cik tas bija brīnišķīgi. Un arī, jā, un šāda pieredze var būt. Jā. Jā, brīnišķīgs stāsts. Paldies, ka tu biji ar mieru padalīties tajā. Man liekas, ir tiešām tik svarīgi, ka sievietes dzird arī, ka var labi un var tā, un var to savus pasaulīt mēģināt tomēr nosargāt un uzticēties sev. Un man liekas arī ļoti svarīgi tas, ko tu teici, kad partners kopā ar vecmāti tevi iedrošināja, tā vietā, lai piedāvātu to atsāpināšanu, viņi tomēr teica, tu varēsi, reku, tev labi jau sanāk. Un to es arī citās jau podkāstu epizodēs esmu dzirdējis, ka šis mēdz būt tāds izšķirošais, vai tev tie apkārtējie tic, ka tu varēsi. Jā, jo, protams, dzemdību laikā ir brīži, kad tu vairs nevari. Un, jā, ir ļoti svarīgi, ka tev ir cilvēki iepriekš, un ka tu iepriekš arī esi runājis par to, pārunājis, nevis tev tajā brīdī kaut kas jāskaidro no jauna, jo tev nav spēka, un tavas domas ir, jā, ir kaut kur citur. Jā, ka viņi vairāk atgriež pie tās vērtības, ko tu esi iecerējis. Kāds bija tās pirmās stundas pēc dzemdībām? Bērniņš bija pie tevis visu laiku? Jā, pirmā stunda, protams, viņš man uz krūtīm, no vannas atgriezāmies uz galdu. Tad, kad izpulsēja tā nabas saite, tad iedeva tēvam šķēres, pārgriez nabas saiti, šķērītes iedeva līdzi, iepakoja, mums kā relikvija stāv. Jā, un tad atgriezāmies dzemdību zālē, mani izmeklēja, bija neliels plīsums, man sašuva ātri, vēl kamēr bēbītis uz krūtīm bija. Jā, viss bija kārtībā, bēbīti nosvēra, nomērīja, un tad jau pēc pāris stundām devos uz stacionāru. Un toreiz pavadīju 5 dienas, bet pēc savas vēmas, jo... Aha, pastāsti šito. Jā. Cik parasti pavada? 2-3. Jo pēc 2 dienām ir tā viena nozīmīga pārbaude bēbītim šeit. Jā, parasti pēc tās tad arī, ja viss labi, var braukt mājās. Bet man laikam tur kaut kā nedēļas nogala iekrita tieši, un lai līdz tai, un pirmdienā nāca ārsts, un tad es domāju, nu palikšu šeit, ko mani te bēro, man ne par ko nav jāuztraucas. Man palīdz uzspiet podziņu, atnāk vecmāte,
kas var būt labāks. Un kamēr es jūtos droši ar visu pārtīšanu un tā tālāk, ar pirmo bēvīti, tikmēr es tur paliku. Un kas bija arī ļoti interesants fakts, ka otrā dienā pēc dzemdībām man atnāca tā vecmāte, kas bija kopā ar mani. Viņa man atnāca apjautāties, kā man iet, un viņa uzdeva jautājumu, kā es pieredzēju to visu, tās visas dzemdības, un es sapratu, jā, ka tas ir ar tādu mērķi, ja ir kaut kādas, varbūt, negatīvas pieredzes vai kaut kādas neskaidrības vai kaut kas, jā, kas nogais greizi, varbūt to pārrunāt. Un, jā, tas man arī bija ļoti tāds, wow, ka tā dara. Bet, jā, paldies Dievam. Un ko tu viņai teici? Ka man viss bija superīgi, ka es esmu ļoti apmierināta un ar visu personālu. Visi ir tik laipni un es biju vienkārši eiforija. Jā, tā kā tā saruna nebija gara ar mani. Bet tas ir ļoti labi, es domāju, jo, varbūt citām sievietēm, protams, tā nav. Un viņām ir iespēja ar to pašu cilvēku tad arī pārrunāt. To pieredzi. Jā, bet man liekas interesanti arī, ka tu tā forši iestājies pa sevi. Ne, es gribu palikt te ilgāk, kamēr es jūtos droši, ka tu tā spēji sajust, ka tā tava vajadzība ir tā drošības izjūta un ka tu viņu šeit var dabūt un tad arī, tu paņemsi to, ko tu vari paņemt un tā kā būs, tad tu iesi. Tāds apzināts, liekas, tāds lēmums parūpējoties par sevi. Jā. Jā. Laikam tas labi izdevās, es domāju. Jā, tev viss kaut kas labi izdevās. Negribās izklausīties tādai, kas pārāk nevis lepojas, bet tā kā lielās, jā. Bet es ar to dalos vairāk iedrošinājuma dēļ tiešām. Jā. Es tā arī saprotu. Man liekas, ir labi, ir vajadzīgs tā kā sajust arī citas sievietes spēku un varēšanu. Mēs reizēm tad varam arī iedvesmoties, kā pašas kļūt spēcīgākas. Jā. Vai tu kaut ko vēlēji stāstīt arī par otru bērniņu? Jā, pēc 2 gadiem atkal bija tik tālu līdz dzemdībām. Grūtniecībā arī viss noritēja diezgan labi. Pēdējais mēnesis bija tāds grūtāks, ka neko nevarēja pakustēties un negāju nekās pastaigās, neko pilnīgi. Ļoti taupīja arī spēkus un man likās, ja pirmā meitiņa piedzimā agrāk, tad noteikti arī otrā piedzims agrāk. Un paldies Dievam, mamma man bija atbraukusi, lai pieskatītu pirmo meitiņu. Jo auklītes nekas mums īsti te tāds nebija, un gribējās, lai partneris ir klāt, lai viņš nepaliek mājās ar mazo. Tā kā, jā, mamma atbrīvoja laiku speciāli pie manis atbraukt, un viņa jau atbrauca nedēļu pirms tā termiņa. Un es jau kādas 2 nedēļas pirms tam domāju, tikai lai nesākas pirms tam. Tad atbrauca mamma, un labi, varēja tagad sākties viss. Un tā mēs gaidām nedēļu, jau termiņš pienāk, jau pāri termiņam, jau gaidām, un ļoti ilgi gaidījām, un jā, tad vienā sestdienas rītā ap 6 no rīta es jūtu, kontrakcijas, beidzot, es to tik ilgi gaidīju, un jau tās pēdējās nedēļas pagāja visu laiku, katru otro dienu jau pie ārsta jāiet, jo termiņš jau pārgājis, un ārste man teica, man jau ir viss ķermenis apmēram kā dzemdību procesā, jā, pēc visiem izmeklējumiem, jau bija atvērums 3-4 centimetri, lai gan es neko nejūtu. Un viņa teica vēl, tad, kad sāksies, tas notiks ļoti ātri viss. Un jā, tas rīts pienāca, kontrakcijas sākās, bet arī šoreiz es kaut kā, nesteigsimies vēl uz klīniku. Vēl partnerim teicu, lai ieiet dušā, pabrokās to. Un jā, es tā kā pavadīju laiku mierīgi gan gultā, gan vannas istabā. Un tā vienā brīdī man tāds kā
karstumā vilnis pārgāja. Un es domāju, ak, Dievs, tagad tiešām, jau ir pēdējais laiks braukt. Knapi vēl saģērbos, atvadījos no mazās un mammas, un jā, mēs braucām, un laikam pēc tam skaņām, ko es izdevu jau mašīnā, mans partneris jau bija stresā un teica, ārprāts, kāpēc mēs tik ilgi gaidījām, es negribu te vecmāti tēlot un tā tālāk. Bet valdies Dievam, viss bija labi, mēs sasniedzām klīniku, ieradāmies, satiku vecmāti, tā bija tieši tā pati vecmāte, kas mani piereģistrēja arī otrajām dzemdībām, tā kā tas bija pozitīvs arī tāds faktors, ka es jau pazīstu seju un tā arī ļoti, ļoti laipna. Un viņa teica, ātri mani pārbaudīs, jo tā kā viņa ar ārstu taisījās uz operāciju, ķeizaru operāciju, un ātri pārbaudīs, lai saprastu, vai viņa arī var ātri pievienoties tai operācijai, un tad atnāk pie manis, vai ka viņai būtu jāpaliek. Un tad viņa pārbaudīja mani un teica, nē, es palikšu, un ja man jau ir sajūta, ka jāstumj, es varu droši to darīt. Bet es teicu, nē, mēs taču vannā gribējām kā pirmo. Un viņa ātri attaisīja vannā ūdenī. Tad es tā cietos un gaidīju, kad tik tas ūdens piepildīsies tajā vannā. Un līdz ko bija apmēram tas līmenis, kad varēja jau iekāpt. Pie vienas rokas, protams, tajā visā procesā arī tās kontrakcijas un tās sāpes, šausmas. Bet, kad jau bija ūdens, pie vienas rokas partneris, pie otras vecmāte, aizgājām kaut kā, izģērba mani, iekāpa vannā, un jau ar nākamo kontrakciju es tā kā spiedu un pārplīsa augļūdeņi, un jau ar nākamo kontrakciju es jau sāku stumt jau galviņa, un tad tālāk, un jau ķermenītis bija ārā. Un tā bija, mazākā stunda, kopš es ierados klīnikā, līdz piedzima bēvītis. Tā kā tas viss process bija līdzīgs kā pirmajās dzemdībās, bet ar tādu pātrinājumu, ka es nesapratu, kas ir. Ka īsti tu nespēji aptvert, ka tas tik ātri, vai ne? Jā, un paldies Dievam, man bija tā pirmā pieredze, jo ja šī būtu manā pirmā, es pat nepaspētu tiešām saprast, ko kā darīt, kas notiek vispār. Jā. Tā kā arī otrās dzemdības bija ļoti, ļoti pozitīvas, bet tādā pātrinājumā. Jā, bet arī abas ūdens dzemdības brīnišķīgi. Jā, un pēc otrām dzemdībām arī bija neliels plīsums, atkal šuva. Zīdīšana aizgāja no pirmā brīža, ne tā kā ar pirmo meitiņu, drusku ilgāk vajadzēja pacīnīties. 1-2 dienas, bet ar otro bērniņu aizgāja uzreiz no pirmās sekundes, un tad, bija tāds brīdis, kad mēs palikām vieni tai dzemdību zālē pēc dzemdībām ar partneri un mazo bēvīti trietā. Un mans partneris saka, brauksim taču mājās tad. Es tādā, man jau bija koferis viss sapakots uz vairākām dienām. Es tāda, bet tiešām es jūtos labi. Zīdīšana ir aizgājusi. Kāpēc man te palikt? Mājās meitiņa gaida, mamma gatavos garšīgākas pusdienas un brokastis nekā tas ir šeit, Vācijas klīnikās. Un teicu, jā, tiešām, mēs taču varam braukt mājās. Un Vācijā ir jāpaliek tās 6 stundas pēc dzemdībām, uz novērošanu, lai asinsrīte atkal atgūtos un lai viņi personāls būtu tiešām arī lai viņi pārliecināts, ka var laist mani mājās. 6 stundas palikām tur, un tad jau tās pašas dienas arī vakarā, mazliet piedzimā pusē 1 un vakarā ap 7 jau devāmies mājās. Tas arī tāds interesants faktors. Mamma tāda mani mājās sagaida, ko? Nesapratu, no rīta vēl biju ar vēderu vakarā jau mājās. Jā, es domāju, šitas arī tik interesanti, ja pirmajā reizē tu izprasīji sev vairāk laika, šitam tu pateici, viss kārtībā, ko man te kavēties, vai ne, cik ļoti tu varēji sekot līdzi arī tam, cik tu pat jūties droši tajā otrā reizē salīdzinoši, acīm redzot daudz vairāk nekā pirmajā. Jā, noteikti. Jā, liekas ar tādu ieklausīšanās sevī, uzticēšanās sev.
Jā, un man arī tas pašai nemaz nebija ienācis prātā. Tā bija mana partnera ideja, un es tādu, kāpēc gan ne? Jā, ļoti. Jā, svarīgi, ka tas cilvēks blakām kā komanda. Ka viņš arī tā kā jūt tevi un var likt tev priekšā tādas idejas. Jā. Jā, es pilnīgi jūtos ar tevi tagad šo stāstu klausoties, tā kā izbraukusi tādus karuseļus, tik daudz emociju, tik daudz visa kā, un tomēr tāda spēka pilna tu esi, un arī ar šo stāstu, man liekas, jā, ka tu riktīgi vari iedrošināt arī, protams, ka situācijas ir dažādas, un viss kaut kas var būt, bet jā, ticēt arī tam, ka lietas var notikt labi un sāpīgi, jā, bet ka tām sāpēm var iet cauri. To es tā tavā stāstā dzirdēju. Ja? Tu uzsvēri, ka bija sāpīgi, bet tu vienkārši gāji tam cauri un zināji, ka tur galā būs tas bebīts. Jā, tieši tas ir arī tāds svarīgs moments, ka šīs sāpes, tu zini, ka viņas tevi ved uz kaut ko tik brīnišķīgu. Tas nav sāpes, ka tev salauž kāju, piemēram, jā, tas ir briesmīgi, jā, bet šīs sāpes, tās ir pavisam savādākas, un tev ir motivācija. Un tu viņas tiešām piedzīvoji kā savādākas sāpes? Vairāk mentāli, protams, fiziski arī tādas sāpes nav, man šķiet, ne ar ko salīdzināmas, bet, jā, tā mentāli, tā motivācija varbūt. Kad tu noskaņojies uz to, jā, kas tur tev sagaida pēc viņām. Jā, nu milzīgs paldies tev par šo stāstu. Ko tu gribētu novēlēt citām ģimenēm, varbūt, kam vēl tas viss ir priekšā? Es gribētu novēlēt to apziņu, ka jūsos ir spēks, jūs esat tā procesa noteicēji, ir palīga personas un tā, bet, galvenokārt tā mamma un tas bērniņš. Un arī apzināties to, ka bērniņš palīdz, jā, tas ir kopdarbs, tas ir komandas darbs. Tu to tā piedzīvoji? Jā. Noteikti, jo viņam arī ir daudz kam jāiziet cauri, jā, daudz kas jāizgrozās un tā tālāk, un jā, ka tu nesi šeit viena. Jā, jā, tā sadarbība ar personālu, ka tu arī vari pateikt nē kaut kam. Ja tas nav ārkārtas, protams, gadījumi ir dažādi. Iet uz klīniku ar domu, ka var visādi būt, bet ja tu tajā brīdī jūti, ka tas nav izšķiroši, tu vari arī nepateikt kaut kam. Jā, un tādu pārliecību. To tu novēli. Jā. Super, paldies. Es domāju, tas ir ļoti, ļoti noderīgi, jā, jauniem vecākiem, jaunām mamām šo pārliecību, šo ticību savam spēkam un arī sadarbībai ar partneri, ar bebīti, arī ar personālu. Milzīgs paldies tev, Jāna, un lai tev, vēl daudz visādas foršas pieredzes priekšā. Es nezinu, vai tu plāno vēl kādu bērniņu, tāpēc to es tev nevēlēšu. Es nezinu, kā tu pati gribi, bet lai tev tas iekšējais spēks noder visās tavas dzīves situācijās, kur vien tev tas ir nepieciešams. Paldies, liels! Jā, paldies! Mīļš, paldies Janai par uzticēšanos un par to, ka viņa tiešām veltīja savu laiku un no sirds dalījās savā pieredzē, kas ir stiprinoši, manuprāt, arī daudzām citām ģimenēm, daudzām citām sievietēm. Ja arī tu labprāt gribētu dalīties ar savu stāstu, tas var būt gan līdzīgi iedvesmojošs, gan varbūt arī, pamācošs, kaut kādā ziņā pat, ja tā nebija tik veiksmīga pieredze, ja tu vēlies palīdzēt arī daloties ar šo, tad gaidīsim tev pieteikumu mūsu e-pastā, raksti lūdzu uz info@lina.lv. Vēlu jums skaistu svētku laiku, laimīgu jauno gadu, un mēs tiekamies tad ar jums atkal nākamajā gadā. Ja tev patīk tas, ko mēs darām, un tu vēlies pateikt mums paldies, uzsauc mums kafiju. Kā to izdarīt, var izlasīt raidierakstu piezīmēs.